Ja tu neesi viens no 16 miljoniem sekotāju sociālā tīkla Facebook izveidotājam Markam Zukerbergam un vēlies aizsūtīt viņam vēstuli, nāksies iztērēt $100. Pirms kāda laika arī Facebook lapā tika eksperimentēts ar vēstules nosūtīšanu par $1, taču šādas $100 samaksas eksperimentu novēroja daži Facebook lietotāji decembrī. Bet ir skaidrs, ka ar šādiem jokiem viss nebeigsies un sociālā tīkla Facebook izveidotāji turpinās eksperimentēt. Krievijas pilsētā Sanktpēterburgā uzstādīts Apple līdzdibinātājam Stevam Jobsam veltīts interaktīvs piemineklis, kas izveidots iPhone viedtālruņa formā. Tas ir gandrīz 2 metrus augsts un aprīkots ar displeju, uz kura tiek attēlotas fotogrāfijas un video, pieminot Steva Jobsa dzīves nozīmīgākos momentus. Pieminekļa aizmugurē ir QR kods, kurā dota Steva Jobsa piemiņai veltīta interneta adrese. Dizains tika izvēlēts no vairāk nekā 200 iesniegtiem dizaina piedāvājumiem. Lasvegas elektronikas šovā tika prezentēts tik plāns ekrāns, kuru varēja izlocīt tādā leņķī, ka liekas neticam, ka mūsu nākotnes ierīces spēs būt tik elastīgas. Elastīgais un ļoti plānais ekrāns Corning Willow Glass ir Gorilla Glass 3 veidotāja produkts, un tas ir tikai 0,1 mm biezs. Taču šī ekrāna pamatīpašības būs vieglums un plānums, nevis izturība.